Skandināvu mītu turpinājums, otrā daļa. Šodien vēlos pastāstīt par tādu interesantu mitoloģisku notikumu, kas saistīts ir gan ar aizsardzību, gan ar viltību un gudrību, bailēm un drosmi. Un tad jau klausīsimies tālāk. Šī sadaļa saucās Celtnieku meistars. Tors, Odina dēls, stiprinieks, bija devies uz austrumiem cīnīties ar troļļiem. Bez viņa Asgarda bija mierīgāka, taču arī neaizsargāta. Tas notika senajās dienās īsi pēc miera līguma starp āsiem un vāniem, abu pasauļu dieviem, kad dievi vēl aizvien iekārtoja savu mājvietu un Asgarda netika uzraudzīta. Mēs nevaram vienmēr paļauties uz Toru, Odins teica, mums nepieciešama aizsardzība. Nāks milži, nāks troļļi. Ko tu ierosini, jautāja dievu sargs Heimdāls. Mūri, Odins sacīja, pietiekami augstu, lai turētu sarmas milžus pa gabalu, pietiekami biezu, lai pat spēcīgākais trollis nespētu izlausties cauri. Un tik augstu un bieza mūra celtniecība ierunājās Lokijs, mums aizņemtu daudzus gadus. Odins piekrītoši pamāja ar galvu. Un tomēr mums vajadzīgs mūris. Nākamajā dienā Asgardā ierādās jaunatnācējs. Tas bija liels vīrietis amatnieka drānās, un aiz viņa smagi vilkās zirgs, milzīgs pelēks ērzelis ar platu muguru. Runā, ka jums vajagot uzbūvēt mūri, svešinieks bilda. Turpini, Odins atvēlēja. Es varu uzbūvēt jums mūri, svešinieks turpināja, tik augstu, ka visgarākais milzis nespēs tajā uzrāpties, tik biezu, ka visspēcīgākais trollis nevarēs izlausties cauri. Liekot akmeni uz akmenes, es varu uzbūvēt to tik labi, ka skudra neatradīs pietiekami daudz vietas, lai izlīstu cauri. Es uzbūvēšu jums mūri, kas stāvēs tūkstošiem gadu. Tāda mūra uzbūvēšana aizņems ļoti ilgu laiku, Lokijs aprādīja. Nepavisam, svešinieks sacīja. Es varu uzbūvēt to 3 sezonās. Rīt ir pirmā ziemas diena. Mūra uzbūvēšanai man būtu nepieciešama tikai ziema, vasara un vēl viena ziema. Ja tu to spētu, Odins vaicāja, ko tu prasītu pretī? Man vajadzīga gluži niecīga samaksa par šo piedāvājumu, vīrietis atteica. Tikai 3 lietas. Pirmkārt, es gribētu lūgt daļās dievietes Frejas roku. Tas nav maz, Odins atzina. Un mani nepārsteigt, ja Frejai šajā jautājumā būtu pašai savas domas. Kas ir 2 pārējās lietas? Svešinieks pašpārliecināti uzsmaidīja. Ja uzbūvēšu jūsu mūri, viņš turpināja. Es gribēšu Freju par sievu un arī sauli, kas dienās spīd debesīs, un mēnesi, kurš dod mums gaismu naktī. Šīs 3 lietas Dievi man atdos, ja uzbūvēšu jums mūri. Dievi paskatījās uz Freju. Viņa neko neteica, taču dievietes lūpas bija saknieptas un seja bāla aiz dusmām. Frejai ap kaklu rotājās brisingmema, kas pieskaroties ādai spīdēja kā ziemeļblāzma, un viņas matus saturēja zelta stīpa, gandrīz tik spoža kā paši mati. Ej un pagaidi ārpusē, Odinieks svešiniekam pavēlēja. Vīrietis devās prom, pirms tam gan apjautādamies, kur varētu sameklēt ēdamo un ūdeni savam ērzelim, sauktam Svadilfārī, kas nozīmē tas, kura ceļojums ir neveiksmīgs. Odins paberzēja pieri, tad viņš pagriezās un paraudzījās uz pārējiem dieviem. Viņš noprasīja. Dievi sāka runāt. Klusu, Odins uzsauca, pa vienam. Ik dievam un dievietei bija viedoklis, un visiem viedoklis bija viens un tas pats.
Freja, saule un mēnesis ir pārlieku svarīgi un vērtīgi, lai to sadot svešiniekam, pat ja viņš spētu uzbūvēt vajadzīgo mūri 3 sezonās. Frejai bija vēl papildus viedoklis. Viņai šķita, ka svešiem vīrietim par nekaunību jāsaņem kāviens, pēc tam viņš jāizsviež no Asgardas un jāpadzer. Tātad secināja visu tēvs Odins: mēs esam izlēmuši, mēs sakām nē. No zāles stūra atskanēja sauss klepus. Šādu klepu pievērš uzmanību, un dievi pagriezās paskatīties, kurš klepojas. Viņi ieraudzīja Lokiju, kurš vērās pretīm smaidīdams un pacēla pirkstu, it kā viņam būtu sakāms kas svarīgs. Ir vērts norādīt, viņš ierunājās, ka jūs neievērojat kaut ko būtisku. Nedomāju, ka mēs būtu palaiduši kaut ko būtisku garām dievu nemieru cēlēs, Freja dzēlīgi bilda. Jūs visi palaižat garām to, Lokijs turpināja, ka svešinieka piedāvājums, runājot atklātu valodu, ir gluži neiespējams. Neviena dzīva būtne nevarētu uzbūvēt tik augstu un biezu būri, kādu viņš attēloja un pabeigtu 18 mēnešos. To nespētu pat milzis vai dievs, nemaz nerunājot par mirstīgu vīrieti. Es varētu likt ķīlā savu ādu. To dzirdot, visi dievi māja ar galvu ņurdēja un likās iespaidoti. Visi izņemot Freju, kur izskatījās nikna. Jūs esat muļķi, viņa pateica, īpaši tu, Lukij, jūs skat sevi par gudrinieku. Tas, ko viņš solās paveikt, Lokijs turpināja, nav iespējams, tāpēc es ierosinu, mēs piekrītam celtnieku prasībām un maksai, taču izvirzām stingrus nosacījumus. Viņš nedrīkst pieņemt palīdzību mūra celtniecībā, un 3 sezonu vietā viņam būs 1. Ja pirmajā vasaras dienā kaut niecīga daļa mūra paliks nepabeigta, un tā arī būs, mēs viņam nemaksāsim neko. Kāpēc lai viņš tam piekrist, noprasīja Heimdals? Un ko mēs iegūtu salīdzinājumā ar to, ka mūra vispār nav? Gribēja zināt Frejas brālis Freyrs. Lokijs pūlējās apspiest nepacietību. Vai visi dievi ir muļķi? Viņš ņēmās skaidrot kā mazam bērnam. Amatnieks sāks būvēt mūri, viņš to nepabeigs. Viņš strādās 6 mēnešus bez maksas, censdamies paveikt neiespējamo. Pēc 6 mēnešiem mēs viņu padzīsim. Mēs viņu varētu pat piekaut par šādu iedomību, un tad varēsim izmantot viņu tik tālu paveikto darbu kā pamatu mūrim, kuru pabeigsim nākamajos gados. Mēs neriskējam zaudēt Freju, nemaz nerunājot par sauli vai mēnesi. Kāpēc lai viņš piekrist uzbūvēt to vienā sezonā, vaicāja Tīrs karadievs? Viņš var nepiekrist, Lokijs atteica, taču viņš šķiet augstprātīgs un pašpārliecināts un tāds, kurš neatsakās no izaicinājuma. Visi dievi ņurdēja, klapēja Lokijam pa muguru un atzina, ka viņš ir ļoti viltīgs zellis un labi gan, ka viņš ir viltīgs un viņu pusē. Un nu viņi dabūs uzbūvētas pamats par velti. Un viņa apsveica citu ar savām prāta spējām un darījumu slēgšanas talantu. Freja neteica neko. Viņa pieskārās savai gaismas kaklarotai, Brīsingu veltei. Šo pašu kaklarotu viņai vanojoties bija nozadzis Lokijs roņu veidolā, un Heimdals roņu veidolā bija cīnījies ar Lokiju, lai atgūtu rotu. Freja neusticējās Lokijam. Viņai nepatika virziens, kādu bija ņēmuši šīs runas. Dievi iesauca celtnieku zālē. Viņš pārlēca skatienu dieviem, tie visi šķita labā noskaņojumā, smīnēja, sabikstījās un smaidīja. Freja gan nesmaidīja. Nu, celtnieks noprasīja. Tu lūdzi 3 sezonas, Lokijs sacīja. Mēs piešķirsim tev vienu vienīgu. Rīt ir pirmā ziemas diena. Ja nebūs pabeidzis pirmajā vasaras dienā, tad dosies prom bez atalgojuma. Taču, ja būs pabeidzis būvēt mūri tik augstu, biezu un neieņemam, kā vienojāmies, tev tiks dots viss, ko lūdzi. Mēnesis, saule un daļā Freja. Un tu nedrīkst pieņemt palīdzību mūru būvniecībā. Tev šis mūris jābūvē vienam. Kādu brīdi svešinieks nesacīja neko,
Viņš blenza tālumā un likās apsveram Lokī vārdus un nosacījumus, tad pavērās uz dieviem un paraustīja plecus. Jūs teicāt, ka nedrīkst pieņemt palīdzību no ārpuses. Es gribētu, lai mans zirgs Svadilfārī palīdz man pārvest šurp akmeņus, tos, kurus izmantošu mūra celtniecībā. Manuprāt, tā nav pārmērīga prasība. Tā nav pārmērīga, Odins piekrita, un pārējie dievi māja ar galvu un sacīja cits citam, ka zirgi esot noderīgi smagu akmeņu pārvešanā. Pēc tam viņa dievs un svešinieks nodeva pašu varenāko no zvērstiem, ka neviena puse nedrīkst piekrāpt otru. Viņu zvērēja pie saviem ieročiem, pie Odina zelta delma, gredzena draupnera, pie Odina šķēpa gungnira, un pie gungnira dotais zvērests bija nelaužams. Nākamajā rītā saulē austot dievi sastājās skatīties, kā vīrietis strādā. Viņš saspļāva saujās un sāka rakt grāvi pirmo akmeņu ieguldīšanai. Viņš roka dziļi, secināja Heimdals. Viņš rokā ātri, sacīja Frejas brālis Freyrs. Nu jā, viņš acīm redzami ir varens tranšiem grāvi racējs, Lokijs negribīgi novilka. Taču iztēloties, cik daudz akmeņu viņam vajadzēs pārvest šurp no kalniem, viena lieta ir izrakt grāvi, cita bez palīdzības vest akmeņus jūdzēm tālu un tad, būvējot mūri, novietot tos citus cita tik cieši, ka ne skudra nespētu izrāpot cauri un augstāk par visgarāko milzi. Freja ar riebumu paskatījās uz Lokiju, tomēr neko neteica. Kad norietēja saule, celtnieks uzkāpa zirgā un devās uz kalniem vākt pirmos akmeņus. Zirgs sev nopakaļ pa mīksto zemi vilka tukšu akmens laivu zemes ragavas. Dievi noraudzījās, kā tie abi aiziet. Augstu agrās ziemas debesīs spīdēja blāvs mēnesis. Viņš atgriezīsies pēc nedēļas, Lokijs sacīja. Man kārojas redzēt, cik akmeņš šis zirgs spēja pavilkt. Tas izskatās spēcīgs. Tad dievi devās uz dzīru zāli, un tur valdīja krietni jautrība un smiekli. Taču Freja nesmējās. Pirms sausmas sniga, viegla sniegpārsla drūmaka, apjausma par dziļajiem sniegiem, kas uznāks vēlāk ziemā. Heimdals, kurš redzēja Asgardē tuvojamies visu un nepalaid garām neko, tumsiņā uzmodināja dievus. Viņi sapulcējās pie grāvi, ko svešinieks bija izracis iepriekšējā diena. Pirms rītosmas dievs skatījās, kā ceļinieks soļo uz viņa pusi līdzās savam zirgam. Zirgs nesatricināmi vilka 20 granīta bluķus, tik smagus, ka ragavs atstāja dziļas grambas melnajā zemē. Kad vīrs ieraudzīja dievus, viņš pamāja un līksmi uzsauca labrītu. Viņš norādīja uz austošo sauli un piemiedz dieviem ar aci. Pēc tam atjūdza zirgu no akmeņu kravas un palaida paganīties, bet pats sāka stumt pirmo granīta bluķi jau izraktajā grāvī. Zirgs nudien ir spēcīgs, atzina Baldrs, skaistākais no visiem āsiem. Neviens parasts zirgs nespētu pārvilkt tik smagus akmeņus. Tas ir spēcīgāks nekā mēs iztēlojamies, secināja viedais Kvasīrs. Ak, Lokijs ieteicās, zirgs drīz nogurs, tas ir aizvadījis tikai savu pirmo darba dienu. Katru nakti tas nespēs vēst tik daudz akmeņu. Turklāt tuvojas ziema, sniegs būs dziļš un biezs, sniegvētras aizmiglos skatienu un ceļš uz kalnu būs grūts. Nav par ko uztraukties, viss notiek saskaņā ar plānu. Kā es tevi ienīstu, izmeta Freja, kur bez smaidas sejā stāvēja Lokijam līdzās. Rītausmā viņi devās atpakaļ uz Asgardu un nepalika vērot, kā svešinieks būvē mūra pamatus. Ik nakti celtnieks zirgs un tukšā akmens laiva devās uz kalnu. Ik rītu tie atgriezās zirgam velkot kārtējos 20 granīta bluķus, katru lielāku par visgarāko vīru. Ikdienu mūrs auga un vakarā bija lielāks un iespaidīgāks nekā iepriekš. Odins atsauca dievus pie sevis. Mūris ceļas ātri, viņš sacīja, mēs devām nelaužamu zvērestu, gredzenu zvērestu un ieroču zvērestu. Ja celtnieks pabeigs būvēt mūri laikā, mēs viņam atdosim sauli, mēnesi un daļo Freju par sievu. Viedais Kvasīrs ierunājās. Neviens cilvēks nespēja to, ko veic šis celtnieku meistars.
Man ir aizdomas, ka viņš nav parasts cilvēks. Milzis, Odins teica, varbūt. Ja vien Tors būtu šeit, Baldrs nopūtās. Tors austrumos kauj troļus, Odins turpināja, un pat ja viņš grasītos atgriezties, mūsu zvērsti ir vareni un saistoši. Lokijs mēģināja dievus nomierināt. Mēs satraucamies par neko, kā vecas sievas. Celtnieks nevar pabeigt mūru līdz pirmai vasaras dienai, pat ja viņš būtu spēcīgākais milzis pasaulē. Un tas nav iespējams. Kaut Tors būtu šeit, Heimdāls pievienojās. Viņš zinātu, ko iesākt. Drīz sasniga, taču dziļais sniegs neapturēja mūra celtnieku un nepagausināja viņa zirgus Svadilfārī. Pelēkais ērzels vilka ar akmeņiem augstu piekrautās ragavs cauri kupenām un sniega vētrām augšup stāvos pakalnos un atkal lejup cauri kupenām, cauri sniega vētrām, augšup stāvos pakalnos un atkal lejup cauri aplidojošām aizām. Dienas sāka stiepties garumā, ik rītu ausma iestājās agrāk. Sniegs sāka kust, un skatienam atklājās mitrie dubļi, kas bija biezi un smagi, tādi, kas pielīp pie zābakiem un novelk lejā. Un zirgs nespēs vilkt akmeņus pa dubļiem, Lokijs ieteicās. Akmeņu krava iegrims, un tas paklups, un tas nav iespējams. Taču Svadilfārī soļoja droši un nepielūdzami, pat biezākajos un mitrākajos dubļos, un veda akmeņus uz Asgardu, lai gan akmens laiva bija tik smaga, ka pakalnu sānos cirta dziļas brūces. Tad celtnieks uzstiep akmeņus 100 pēdu augstumā un iestūma katru akmenu vietā. Dubļi nožuva un izlīta pavasara puķis. Dzeltens mālēpes un baltu mežu vizbuļu pārbagātība, un apkārt Asgardai celtais mūrs izskatījās krāšņs un iespaidīgs. Pabeigts tas būtu neieņemams, ne milzis, ne trollis, ne rūķis, ne mirstīgais nespētu caursist šo mūri. Un svešinieks turpināja to būvēt nerimstoši labā noskaņojumā. Šķiet, viņš neraizējās ne par lietu, ne sniegu, un arī viņa zirgs ne. Ik rītu viņi pārveda akmeņus no kalniem. Ikdienu celtnieks guldīja granīta bluķus uz iepriekšējās kārtas. Bija pienākusi pēdīgā ziemas diena, un mūris bija gandrīz pabeigts. Dievi apsēdās savos troņos Asgardā un sarunājās. Saule, Baldrs ieteicās, mēs esam atdevuši sauli. Mēs novietojām mēnesi debesīs, lai atdalītu gada dienas un nedēļas, drūmi piebilda Brāgi, dzejas dievs. Nu nekāda mēnesis vairs nebūs. Un Freja, ko mēs iesāksim bez Frejas, noprasīt īris? Ja šis celtnieks patiesībā ir milzis, ledainā balsī ierunājās Freja, tad es viņu aprecēšu un sekošu viņam uz Jotunheimu. Interesanti, kur es ienīdīšu vairāk, viņu par manis aizvešanu vai jūs visus par to, ka atdevāt mani viņam? Nu nerunā, tā iesāka Lokijs, taču Freja viņu pārtrauca. Ja šis milzis tiešām paņems mani, sauli un mēnesi, tad no Asgardas dieviem es prasu tikai vienu. Pasaki, ko bilda visu tēvs Odins, kurš līdz šim bija cietis klusu. Pirms došos projām, es gribētu redzēt nonāvētu to, kurš izraisīja šo postu, Freja pateica. Manuprāt, tas būtu tikai godīgi. Ja man jādodas sarmas milžu zemi, ja mēnesis un saule jānoplūc no debesīm un pasauli jāiegremdē mūžīgā tumsā, tad tam, kurš mūs līdz šādai listakai noveda, būtu jāzaudē dzīvība. Ak, Lokijs atrauc, sadalīt vainu ir ļoti sarežģīti. Vai kāds īsti atceras, kurš ko ieteica, cik tālu es atminos, visi dievi ir vienlīdz atbildīgi par šo nelaimīgo misēli. Mēs visi to ierosinājām, mēs visi tam piekritām. Tu to ierosināji, Freja viņu pārtrauca, tu pierunāji šos idiotus, un es redzēšu tevi miruši pirms atstāja Asgardu. Mēs visi, sāka Lokijs,
taču ieraudzīja visu zālē sanākušo dievu sejas izteiksmes un apklusa. Lokī, Lauvejas dēls, Odins sacīja, šis ir tava sliktā padoma rezultāts. Un tas bija tikpat slikts kā viss pārējie padomi, pievienojās Baldrs. Lokijs uzmet viņam rūgtumu pilnu skatienu. Mums vajag, lai celtnieks zaudē derības, Odins turpināja, nepārkāpjot zvērestu. Viņam jāizgāžas. Nezinu, kādu rīcību tu no manis gaidi, Lokijs pateica. Es no tevis neko negaidu, Odins atrauc. Taču, ja celtniekam izdosies pabeigt mūru līdz rītvakaram, tava nāve būs sāpīga un ilga, turklāt nelāga un apkaunojoša. Lokijs raudzījās uz dieviem un iksejā redzēja savu nāvi, redzēja dusmas un rūgtumu. Viņš nesaskatīja nec žēlastību, nec piedošanu. Nāve patiešām būtu nelāga, taču kāda bija izvēle, ko viņš varēja iesākt? Viņš neuzdrīkstējās uzbrukt celtniekam, tomēr Lokijs pamāja ar galvu. Atstājiet to manā ziņā. Viņš izgāja no zāles, un neviens no dieviem nepūlējās viņu apturēt. Celtnieks pabeidz likt akmeņu kravu uz mūra. Rīt, pirmās vasaras dienas saulrietā, viņš pabeigs mūri. Pēc tam dosies prom no Asgardas ar savu darba algu. Vēl tikai 20 granīta bluķi. Viņš norāpās leju pa raupjajām koku sastatnēm un uzsvilpa zirgam. Svadilfārī kā alež ganījās garajā zālē meža malā gandrīz pusjūdzi no mūra, taču tas vienmēr bija nācis uz saimnieka svilpienu. Celtnieks sagrāba virves, kas bija piestiprināts tukšai akmens laivai, gatavojās iejuktajā milzīgo pelēko zirgu. Saule debesīs atradās zemu, taču tā nerietēs vēl vairākas stundas, un mēnesis disks bija blāvs, bet arī tas vīdēja tur augstu debesīs. Drīz viņam piederēs tie abi, lielākais gaismeklis un mazākais, un dāma Freja, kur bija skaistāka gan par sauli, gan mēnesi. Taču celtnieks neskaitīja savu peļņu, pirms tām būs viņam rokā. Visu ziemu viņš bija strādājis tik smagi un ilgi. Viņš atkal uzsvilpa zirgam. Dīvaini, viņam nekad nebija jāsilp divreiz. Tagad celtnieks ieraudzījis Svadilfārī purinām galvu un gandrīz dīžājamies pavasara sauvaļas puķu pļavā. Zirgs spēr soli uz priekšu, un tad soli atpakaļ, it kā saostu kaut ko vilinošu siltajā pavasara vasaras vakara gaisā, taču nevarētu atpazīt šo smaržu. Svadilfārī, celtnieks uzsauc. Erzels saslēja auss un vieglos rikšos raidās pāri pļavai uz saimnieka pusi. Celtnieks vēroja zirgu tuvodamies un jutās apmierināts, nagi dipēja pa pļavu un troksnis atbalsojās no augstā pelēkā granīta mūra, tā ka vienbrīd celtniekam šķita, ka viņam pretī dodas vesels zirgu ganāmpulks. Nē, celtnieks domāja, tikai viens zirgs. Viņš papurināja galvu un atskāra savu maldīšanos. Ne jau viens zirgs, ne jau vienas nagu rindas dipoņa, 2. Otrs zirgs bija bēra ķēve. Celtnieks uzreiz saprata, ka tā ir ķēve. Viņam nebija jāskatās zirgam starp kājām. Ik viena līnija, ik viena cala, viss bērajā zirgā liecināja, ka tā ir mātīte. Skriedams pa pļavus, Svadilfārī pagriezās, tad palienināja tempu, saslējās pakaļkājās un skaļi iezvēdzās. Bērā ķēve nelikās Svadilfārī manām. Viņa rimās skriet, it kā ērzeļi tur nebūtu, noliec galvu un šķita plūcam zāli, kamēr Svadilfārī tai tuvojās. Taču, kad ērzelis atradās kādu 10 jārdu attālumā, ķēve metās bēgt, vieglos rikšos, kas pārauga augļos. Pelēkais ērzelis skrēja viņai pakaļ, pūlēdamies ķēvi noķert, alaž 1 vai 2 garuma atstatumā ar zobiem kampjotās rumpi un asti, tomēr nespējot bēgli satvert. Zirgi kopā skrēja pa pļavu, krejumaini zeltainajā dienas izskaņas gaismā. Pelēkais zirgs un brūnais sāniem spīdot sviedros. Tā bija gandrīz deja. Celtnieks skaļi sasita plaukstas, iesilpās un sauca Svadilfārī vārdu, taču
Čērzels nelikās saimnieku manām. Vīrietis izskrēja pļavā, vēlēdamies noķert zirgu un vest pie prāta, taču bērā ķēve šķita teju lasām viņa domas. Ja palēdināja gaitu, paberzēja ausis un krēpes pret ērzeļa galvu, un tad, kā vilku vajāts, skrēja uz mežmalu. Svadilfārī metās ķēvei pakaļ, un pēc dažiem mirkļiem abi pagaisa meža ēnās. Celtnieks izlamājās un nospļāvās un gaidīja parādamies savu zirgu. Ēnas stiepās garākas, bet Svadilfārī neparādījās. Celtnieks atgriezās pie akmens laivas un ieskatījās mežā, tad viņš saspļāva saujās, satvēra virves, ņemās vilkt akmens laivu pa pavasaru puķu un zāļu pļāvu uz kalna akmeņu laustuvēm. Rītausmā celtnieks neatgriezās. Kad viņš parādījās Asgardā, vilkdams aiz sevis akmens laivu, saule jau atradās augstu debesīs. Akmens laivā viņš bija novietojis 10 akmens bluķus, visu, ko spējis. Viņš vilka un rāva akmens laivu un lādēja akmeņus, taču ar katru rāvienu pietuvojās mūrim. Pie vārtiem stāvēja daļā Freja un vēroja vīrieti. Tev līdzi ir tikai 10 akmens bluķi, viņa sacīja. Lai pabeigtu mūsu mūri, vajadzēs 2 tik. Celtnieks neko neteica. Viņš turpināja vilkt bluķus uz nepabeigtajiem vārtiem, sejai atgādinot masku. Tajā nemanīja ne smaidu, ne acu pamirkšķināšanu, vairs neko. Tārs atgriežas no austrumiem, Freja viņam pateica. Drīz viņš būs pie mums. Asgardas dievi iznāca laukā vērot, kā celtnieks velk akmeņus uz mūri. Viņi piebiedrojās Frejai un sargājot sastājās dievietei apkārt. Sākumā viņi vēroja klusēdami, tad sāka smaidīt, ķiķināt un izkliegt jautājumus. Ei, Baudrs sauca, tu dabūsi sauli tikai tad, ja pabeigs mūri. Domā, tu ņemsi mūsu sauli līdz sev uz mājām? Un mēnesi brāgi pievienojās. Cik žēl, ka tev līdzās nav tava zirga, tas būtu atstieps visus vajadzīgos akmeņus. Un dievi smējās. Tad celtnieks palaida vaļā akmens laivu un uzlūkoja dievus. Jūs krāpāties, viņš sacīja, un viņa seja dusmās un piepūlē kļuva tumši sarkana. Mēs neesam krāpušies, Odins atrauc, ne vairāk kā tu. Domā, mēs būtu ļāvuši tev būvēt mums mūri, ja būtu zinājuši, ka tu esi milzis? Celtnieks ar vienu roku pacēla akmeni un sita to pret otru, sašķeļot granīta bluķi 2 daļās. Viņš pagriezās pret dieviem ar pusi akmenis katrā rokā un izstiepās 20, 30, 50 pēdu garumā. Viņa seja sašķobījās, viņš vairs neizskatījās pēc svešinieka, kurš pagājušajā sezonā rāms un nosvērts bija ieradies Asgardā. Tagad viņa seja atgādināja klints granīta seju, izvaigstīta niknumā un naidā. Es esmu kalnu milzis, viņš pateica, un jūs, dievi, esat vien krāpnieki un zemiski zvērsti lauzēji. Ja man vēl aizvien būtu mans zirgs, es tagad pabeigtu jūsu mūri. Es paņemtu piemīlīgo Freju, sauli un mēnesi sev par algu un atstātu jūs šeit tumsā un augstumā bez skaistuma, kas jūs priecinātu. Nekāds zvērs netika lausts, Odins atteica, un tagad nekāds zvērs nepasargās tevi no mums. Kalnu milzis ierēcās dusmās un ar milzu granītu kluci katrā rokā kā vāli metās dieviem virsū. Dievi pakāpās sānis un milzis tikai tagad ieraudzīja, kas stāv aiz viņiem. Milzīgs dievs, sarkanbārtains un muskuļots, apvilcis dzelzs bruņu cimdus un satvēris dzelzs veseru, kuru vienreiz novēzēja. Kad veseris pavērsās pret milzi, Tors palaida ieroci vaļā. Veserim atstājot Tora roku, no skaidrām debesīm uzliesmojas zibens, tam sekot dobšs pērkona dārts. Kalnu milzis ieraudzītam virsū lidojošo veseru strauji kļūstam lielāku, un tad vairs neredzēja neko un nekad. Dievi pabeidz būvēt mūri pašspēkiem, lai gan pagāja vēl daudzas nedēļas, lai saskaldītu un pārvestu pārējos 10 bluķus no akmeņu laustuvēm augstu kalnos, atvilkt līdz Asgardai un novietot vārtu augšdaļā. Bluķi nebija tik labi pielākoti un atbilstoši kā tie, kurus celtnieku meistars bija atvedis un novietojis pats.
Dažiem dieviem šķita, ka būtu vajadzējis ļaut milzim vēl vairāk pietuvoties mūra pabeigšanai, pirms Tors viņu nonāvēja. Tors izteicās, ka novērtē dievu sarūpēto izklaidu viņam pārnākot mājās no austrumiem. Dīvainā kārtā, jo tas nemaz nebija viņa garā, Lokija nebija klāt, lai viņu varētu cildināt par viņa lomu zirga Svadilfārī aizvilināšanā. Neviens nezināja Lokija atrašanās vietu, ne gan daži teicās redzējuši brīnišķīgu bēru ķēvi pļavās zem Asgardas. Lokijs bija projām gandrīz visu gadu, un, kad atkal parādījās, viņu pavadīja palēks skumešs. Tas bija skaists skumešs, lai gan ierasto 4 kāju vietā tam bija 8. Kumeļš sekoja Lokijam, lai kurp tas ietu, glaudās klāt un izturējās pret Lokiju kā pret māti. Kā tas, protams, arī bija. Kumeļš izauga par zirgu, sauktu Sleipnirs, par milzīgu pelēku ērzeli, ātrāko un spēcīgāko zirgu, kāds jebkad bijis un būs, zirgu, kas spēja noskriet vēju. Lokijs dāvāja Sleipniru Odinam, labāko dievu un cilvēku zirgu. Daudz apbrīnoja Odina zirgu, taču vien drosmīgais jebkad pieminēja tā izcelsmi Lokija klātbūtnē, un neviens nekad neuzdrīkstējās atsaukties uz to 2 reiz. Lokijs papūlētos padarīt jūsu dzīvi nepatīkamu, ja vien izdzirdētu jūs runājumu, kā viņš aizvilinājis Svadilfārī no saimnieku un izglābis dievus pats no savas nelāgās idejas sekām. Lokijs ilgi pieminēja ļaunu. Tāds ir stāsts par to, kā dievi ieguva savu mūri. Būs arī turpinājums ar citiem jauniem stāstiem par ziemeļu dieviem, ar kuriem sazināties palīdz runas.